Jaunā derība. Pāvila pirmā vēstule Tesaloniķiešiem. 1. nodaļa. Pāvils, Silvāns un Timotejs, Tesaloniķiešu draudzē, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzu Kristu. Žēlastība jums un miers. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūgšanās, jo pastāvīgi atceramies Dieva, mūsu Tēva, priekšā jūsu ticības darbu, pašaizliedzīgo mīlestību un nesatrīcināmo cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, kā jūs tikāt izredzēti, jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Jūs jau zināt, kādi mēs bijām, kad jūsu labā sākām darboties starp jums, un jūs kļuvāt par maniem un Kunga Kristus sekotājiem, uzņemdami sludināto vārdu, svētā gara priekā, panesdam daudz spaidu un tā kļūdam par priekšzīmi visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. Jo no jums tā Kunga vārds atskanējis tālāk nevien Maķedonijā un Ahajā, ne visās vietās kļūsi zināma jūsu ticība Dievam, tā ka mums nekas vairs nav jāstāsta. Tie paši cits citam stāsta, kāds bija mūsu darba sākums jūsu starpā, un kā jūs no saviem elkiem atgriezāties pie Dieva, lai kalpotu dzīvajam un patiesajam Dievam, un lai gaidītu no debesīm viņa dēlu, kuru viņš uzmodinājis no miroņiem, Jēzu, kas mūs atpestīs no nākamās dusmības. 2. nodaļa. Jūs paši zināt, brāļi, kāds bija mūsu darba sākums pie jums, ka tas nebija bez panākumiem. Pēc mūsu iepriekšējām ciešanām un apvainojumiem Filipos, kas jums ir zināmi, mēs mūsu Dievā smēlāmies drosmi lielā cīņas priekā sludināt jums Dieva evaņģēliju. Jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldu vai netīru un negodīgu nolūku, bet mēs runājām tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju un cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis. Jūs zināt, mēs nekad neesam uzstājušies ar glājumiem vai mantkārīgos nolūkos. Dievs ir mūsu liecinieks, nedz arī sagaidīdami godu no cilvēkiem, ne no jums, ne no citiem. Lai gan mums kā Kristus apustuļiem būtu bijis iespējams sev prasīt sevišķu cieņu, bet mēs jūsu starpā esam bijuši saudzīgi kā māte, kas lolo savus bērnus. Tādas ir bijušas mūsu jūtas pret jums. Mēs ar jums gribējām dalīties nevien Dieva evaņģēlijā, bet arī savā dvēselē, jo tik mīļi jūs mums bijāt kļuvuši. Jūs atceraties, brāļi, mūsu darba pūles, strādādam dienām un naktīm, lai tikai jūs neapgrūtinātu, mēs jums nesām Dieva labo vēsti. Jūs un Dievs esat mani liecinieki, ar kādu bijību un nevainojumu taisnību mēs pret jums izturējāmies, kad bijāt ticīgi kļuvuši. Mēs ikvienu no jums tas ir zināms, kā tēvs savus bērnus, uzmudinājām, pamācījām un pārliecinājām dzīvot tā, lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir, jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Tā jūs, brāļi, esat sākuši staigāt to Dieva draudžu pēdās, kas apliecina Kristu Jēzu Jūdejā, jo jūs tāpat esat cietuši no saviem ciltsbrāļiem, kā viņi no jūdiem, kas nonāvējuši Kungu Jēzu un praviešus, kas mūs vajājuši, kas Dievam nav patīkama un ir naidīgi pret visiem cilvēkiem, kas mūs kavē sludināt pagāniem un tos glābt no pazušanas. Tā viņa aizvien piepilda savu grēku mēru,
bet dusmība jau nākus pār viņiem galīgi. Bet mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāreņi, lai gan bijām šķirti tikai ārīgi, ne savās sirdīs, tomēr mēs savās lielajās ilgās nesam taupījuši pūles, lai atkal jūs redzētu. Mēs, pirmām kārtām es, Pāvils, esam gribējuši nevienu reizi vien jūs apmeklēt, bet Sātans mūs aizskavēja, jo kas gan cits ir mūsu cerība, prieks un slavas vainags mūsu Kunga Jēzus priekšā viņa atnākšanas dienā, ja arī ne jūs. Tiešām jūs esat mūsu gods un prieks. 3. nodaļa. Nevarēdami ilgāk ciesties, mēs nolēmām palikt Atēnās vieni paši un sūtījām pie jums mūsu brāli Timoteju, Dieva aicināto Kristus evaņģēlija kalpu, lai viņš jūs stiprinātu un jūs drošinātu ticībā, ka neviens nesāktu šaubīties pašreizējos spaidos. Jūs paši zināt, ka tādi mums nolemti. Jo jau toreiz, kad bijām pie jums, mēs teicām jums, ka vajāšanām jānāk, un tā tas arī ir noticis. Jūs to zināt. Tāpēc arī es, nevarēdams to ilgāk paciest, sūtīju viņu pie jums, lai dabūtu zināt, kā jums ir ar ticību, vai kārdinātais nav jūs kārdinājis, un vai mūsu darbs nesāk irt. Tad nu Timotejs no jums atkal pārnācis pie mums, atnesdams mums labas ziņas par jūsu ticību un mīlestību, stāstīdams, ka jūs aizvien mīļi mūs pieminat un ilgojaties mūs redzēt, tāpat kā mēs jūs. Tā mēs, brāļi, dzirdēdami par jūsu ticību, caur jums esam gūši iepriecu visās savās vajadzībās un bēdās, jo, kad jūs stipri stāvat savā Kungā, tad mēs dzīvojam. Ar kādiem pateicības vārdiem mēs gan varam Dievam atmaksāt par visu to prieku, ko izjūtam mūsu Dieva priekšā par jums. Dienu un nakti no visas sirds viņu lūgdami, lai mums būtu lemts redzēt jūs svaigā un stiprināt jūs ticībā, ja tas vēl vajadzīgs. Bet viņš, mūsu Dievs un Tēvs un mūsu Kungs Jēzus, lai pašķir mums ceļu pie jums. Un jūs, lai tas Kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā un ar visiem citiem, tāpat kā mēs jūs mīlam, un lai stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojamas savā svētumā Dieva, mūsu Tēva priekšā, kad mūsu Kungs Jēzus atnāks ar visiem saviem svētajiem. 4. nodaļa. Beidzot, brāļi, mēs lūdzam un pamācām Kungā Jēzu. Topiet aizvien pilnīgāk, sekodam tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši, proti, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu, un jūs jau arī tā dzīvojat. Jūs zināt, kādus aizrādījumus mēs jums esam devuši Kunga Jēzus uzdevumā, jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības. Ziniet, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt, vai to izmantot kādā lietā, jo tas Kungs ir atriebējis visās šīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svēttapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis savu svēto garu. Par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību. Un to jūs arī darāt ar visiem brāļiem pa visu Maķedoniju. Bet mēs jums, brāļi, liekam pie sirds, topiet šai ziņā vēl pilnīgāki. Turiet par lielu godu, klusi dzīvojot,
darīt savu darbu un strādāt savām rokām, kā mēs jums to esam piekodinājuši, lai jūsu dzīve būtu nevainojama arī pret tiem, kas ir ārpusē, un jums ne pie viena nebūtu jāgriežas savās vajadzībās. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām balstoties uz mūsu Kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu Kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas ir aizmiguši. Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsī un Dieva bazūnei, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretim tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienmēr. Ieprieciniet cits citu ar šiem vārdiem. 5. nodaļa. Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta, jo jūs paši labi zināt, ka tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis, jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Kas guļ, tas guļ naktī, un kas piedzeras, tas piedzeras naktī. Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā. Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar viņu dzīvotu, vienalga vai esam nomodā vai aizmiguši. Tāpēc ieprieciniet cits citu, kā jūs jau to tagad darāt. Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūs labā strādā, kas ir jūsu priekšnieki tā Kunga draudzē un kas jūs pamāca. Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņu darba dēļ, savā starpā turiet mieru. Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamāciet nekārtīgos, iedrošiniet bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem. Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzū attiecībā uz jums. Neapslāpējiet garu, neniciniet pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet. Atraujieties no visa, kas ļauns. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa, visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Brāļi, lūdziet par mums. Sveiciniet visus brāļus ar svēto skūpstu. No Dieva puses es jums piekodinu, lasiet šo vēstuli priekšā visiem brāļiem. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums.